Mākoņu džina komplekts ir viss, kas tev ir nepieciešams lieliskiem, fantastiskiem un saulainiem vasaras džina kokteļiem. Mēs esam atlasījuši, mūsuprāt, 5 fantastiskus džinus, no kuriem viens pieejams arī bezalkoholiskā versijā, un piemeklējuši tiem īpaši atbilstošus tonikus, kas katrs ir atšķirīgs ar atšķirīgām garšām, un paši uzvārījuši saldskābes sīrups, ko mēdzam saukt arī par kordiāliem, kas sastāv no 5 dažādiem augļiem, kas īpaši pieskaņot katru džina būtībai. Attiecīgi, tev tikai jāizvēlās konkrētais džins, kas būs sabalansēts ar īpašo toniku un mūsu varīto kordiālu, un klāt pievienosim arī speciāli piemeklētu glāzi, no kuras baudīt fantastisko džina kokteili, un arī mērglāzi, ar kuras palīdzību varēs precīzi nomērīt džina un kordiālu daudzumu, un tā skaitā arī metāla salmiņu, lai tavs kokteils negaršo pēc papīra, un, protams, pats galvenais - kaltēt augļu dekori, lai tas viss lieliski arī izskatītos. Norvēģu džinu Skagerrak papildināsim ar aveņu kordiālu un pievienosim ar dzērvenēm un ingveru aromatizēto toniku. Franču džinu Citadeli papildināsim ar ananāsu kordiālu, kam pievienosim fantastisko London Essence, kas aromatizēts ar greifrūtiem. Klasisko London Dry Still džinu Tanqueray papildināsim ar ķiršu kordiālu, kam pievienosim neitrālo Fever Tree toniku. Tanqueray pieejama arī bezalkoholiskā versija, kur joprojām turpināsim ķiršu kordiālu un Fever Tree toniku. Citrusīgo Malfī no Itālijas bagātināsim ar rabarberu kordiālu un pašmāju cidoniju limonādi. Un ekskluzīvo džinu sulu no Hamburgas papildināsim ar upeņu kordiālu un Thomas Henry neitrālo toniku. Un tūlīt pagatavosim vienu no kokteļiem, izmantojot vasarīgo saulaino citrusīgo Malfī, kas ir bagātināts ar īstiem Sicīlijas citroniem. Un noderēs arī mūsu mērglāze. 45 ml, manuprāt, ir lielisks sākuma punkts. Protams, nekas jūs neliedz arī iepilnāt drusku vairāk. Ok, un Malfijam mums ir pieskaņots rabarberu kordiāls, ko paši mākoni esam vārījuši no pat nesen Latvijā novāktiem rabarberiem. Attiecīgi ar kordiāliem drusku uzmanīgāk. Šajā gadījumā iesim ar 20 ml, taču tie, kas grib uz kārā zobu uzlikt kaut ko vairāk, var droši pievienot vairāk, to jūs ātri sapratīsiet, sajutīsiet pēc garšas. Un kā jau varat redzēt, šajā glāzē džina kokteļiem īpaši liela nozīme ir ledumi. Daudz ledus, glāze jāpiekrauj līdz malām pilna ar ledu, un tad tikai tā vieta, kas paliks pāri, ir paredzēta dzērienam. Šajā brīdī varam drusku apmaisīt. Mums ir džins un kordiāls ievietots glāzē. Drusku uzmaisām, un tālāk ķeramies pie limonādes. Un es teiktu, laba džina gadījumā, negribam zaudēt džina garšu. Attiecīgi, es teiktu, ka varbūt sākumā pat tiešām ir drošāk pamēģināt ar mērglāzi. Šeit mums ir 45 ml vienā mērglāzē. Es teiktu, ka 3 šādas mērglāzes būtu absolūts maksimums, ko mums var vajadzēt uz šādu kokteili. Varbūt pat drusku mazāk. To jūs arī pēc garšas sajutīsiet. Es pievienošu drusku mazāk nekā 3 mērglāzes. Un te jau īsti vairs apmaisīt nav tik liela nozīme, bet varam to vēl pāris reizes uzgriezt. Un ievietojot metāla salmiņu, papildinām ar kaltētu augļu dekoru. Kokteils ir gatavs!